Sveiks, lauksaimnieki! Ir sācies 2025. gada septembris, un tik izaicinoša rapša sēja, kā bija šosezon, sen nav piedzīvota. Lielais nokrišņu daudzums kopā ar vēlo kulšanu daudzās saimniecībās ir rezultējis ar to, ka rapša sēja tika veikta vēlos sējas termiņos. Līdz ar to, lai rapsis pilnvērtīgi attīstītos un izveidotos labs ražas potenciāls nākamajam gadam, mums ļoti ir nepieciešams silts septembris. Šādos apstākļos ir svarīgi sekot līdz tam, kā rapsis attīstās un tam, kas notiek uz lauka. Silti laikapstākļi mums var ļoti palīdzēt, bet rapša kaitēkļi noteikti nē. Pirmie, kas var ļoti lielos apmēros apēst dīkstošu rapsi, ir gliemeži. Tiem ļoti patīk šie mitrie laikapstākļi. Mums Bayer nav produkti, ar ko ierobežot gliemežus, taču zemniekus aicinam izmantot citu ražotāju produktus. Nākamie, kas var apēst vai sākt bojāt rapsi, ir kaitēkļi. Tādēļ, lai arī rudens periodā sekot līdz kaitēkļu invāzijai uz lauka, uzstādīsim Bayer digitālo kukaiņu ķeramtrauku Magic Trap, kas 2 reizes dienā uz jūsu telefonu var nosūtīt paziņojumu par to, cik daudz un kādi kaitēkļi ir parādījušies uz lauka. Svarīgi šo trauku uzstādīt vienādā augstumā ar rapsi, un tā kā sākumā rapsis vēl ir mazs un atrodas tuvu augsnes virskārtai, atbilstoši jāuzstāda arī Magic Trap. Gatavs! Tagad, ja uz lauka parādīsies kukaiņi, es par to būšu informēts laicīgi. Galvenais, kam es vēlos sekot līdzi, ir tas, kad parādās stublājs mecernieks, jo tie jau rudens periodā var sākt bojāt rapsi, taču sekas mēs tam redzēsim tikai pēc ziemas. Ja es telefonā saņemšu paziņojumu, ka uz lauka ir parādījušies stublājs mecernieki, kā arī dabā redzēšu, ka tie sāk bojāt rapšus, un arī, ja rapsis jau būs sasniedzis atbilstošu attīstības stadiju, es noteikti izvērtēšu iespēju lietot sistēmas iedarbības insekticīdu Sivanto Energy. Atgādinu, ka maksimālais apstrāžu skaits ar Sivanto Energy ir 2 reizes sezonā, kas nozīmē, ka mēs to varam lietot gan pirms ziemošanas, gan pēc. Viens no svarīgākajiem darbiem ziemas rapša sējumu kopšanā rudenī ir labības sārņaugu un viendīglapju nezāļu ierobežošana. Un šogad jau labi zināmam Bayer produktam herbicīdam Targa Super ir pievienojies vēl viens Achiba. Abi šie herbicīdi ir oriģināli produkti, kuru sastāvā ir darbīgā viela etilkvizilofops. Targa Super tie ir 50 grami litrā un herbicīda Achiba 100 grami litrā. Abi šie herbicīdi ļoti labi ierobežo labības ārņaugus. Taču, kas ir vēl būtiskāk, etilkvizilofops pieder pie citas herbicīda darbīgo vielu grupas nekā lielākā daļa graudaugos izmantotie herbicīdi, kas nozīmē, ka ar to var efektīvi ierobežot tādas viendīglapju nezāles kā peļastīšu lapsaste, parastā rudzasmilga, lāčauzas, jumtauzas, daudzdziedu airene, ložņu vārpata un arī tādas nezāles, kurām ir izveidojusies rezistence pret ALS grupas herbicīdiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju par herbicīdu Achiba vai uzdotu kādu citu sev interesējošu jautājumu par Bayer produktiem, vērsieties pie mums, Bayer agronomiem. Audzējam rapsi, izmantojam tehnoloģijas, kas to palīdz darīt vieglāk un efektīvāk, auga aizsardzības līdzekļus, lietojam pamatoti un atbildīgi un sekojiet mūsu rubrikai Agronoms plāno.